Čau visiem, te Paula, un šodien būs DIY. Un šodien DIY būs DIY arbūziņš, jā, kur es taisu jau 6. reizi. Šis ir 6. video. Un jums priekš šī te vajadzēs sarkanu papīru, un man jau sagriezti atlikumi, un es no tiem taisīšu. Bet jums vajadzēs lielu sarkanu papīru, zaļo papīru, kuri kociņi, kociņu, zīmoli, līnijā, šķēres, melno zīmoli, līmi un skoču. Un tātad jums vajadzēs sarkano papīru sadalīt 2 daļās pa 8 centimetriem apmēram un izgriezt 2-3 stūrus. Tā kā man, ja tie ir atlikumi, tāpēc viens ir lielāks, tāpēc viens mazāks. Nu, ka jūs to būsiet izdarījuši, jums vajadzēs skoču un jūsu kociņu. Un gribēju vēl pirms tam pateikt, ka idejas ir ņemts no Make-up Evelīna video, kuras viņa taisa saldējumus. Nu, tās tos tur, bet tā kā tas es būtu špikotāji, es taisītu saldējumus. Viņa būtu uzmanīgi, dusmīgi, visticamāk. Un tad es domāju, ka vajadzētu kaut ko foršu arī uztaisīt. Piemēram, daudziem garšo arbūs uzreiz iešāvās, varētu uztaisīt arbūzi, nebūtu jau nemaz tik sarežģīt. Nu, tā es esmu aizrāvusies ar šitādiem izsadiem taisam, ne tikai arbūzi. Taisu visu, ko puķes, izsādz augļus, dārziņus. Es teikšu, man ļoti patīk taisīt. Paldies Make-up Evelīna par idejām visām, kuras viņas sniedz citiem, un kurai es esmu tā kā viņas fane. Es ļoti gribētu būt uz kādu tavu meetupu. Es tos paspēt uz kādu meetupu. Make-up Evelīna, jo man ļoti patīk viņa, un viņa ir ļoti slavena. Un jā, un jums būs jāpielīmē šis te ar skoču. Protams, es jau to daru. Esmu pielīmējuši viņu gan tām malām, kur ir šis to kociņš skočā. Ir jāpielā. Nu, garstūrīšiem jāpaņem. Tad jums ir jāņem otrs šis te. Un jāpaņem līme un jānoklāj viss ar līmi. Nu, ne visus stūrīšos, lai jūs varētu pielīmēt. Un jums, protams, būs vienāds puses, man vienkārši nav vienāds puses. Un jāpielīmē pie šī te papīra. Un, ja jums nav sanācis taisni, jūs varat apgriezt visu, ko un tā. Redziet, man vispār nav taisni. Jūs varat paņemt kaut kā atzīmēt un tad nogriezt. Nu, jūs paši varat domāt. Un jums ir noteikti jāaplīdzina, ko jau es jums saku miljonu reizi. Pēc es to saku tik daudz reizi. Jūs aplīdzināsiet, protams. Es arī to daru. Man bija atlikuma un jā, kā jau teicu, šī ir 6. reize, ka es saku jums čau. Saku čau, visu pārējo. Un jā, un es jau esmu piešausies. Jums sanāk šāds te, jā. Un jums vajadzēs zaļo papīru. Zaļš papīrs. Es nezinu, vai pietiks, cerams, ka jā. Nu, šaubos, bet nu varam mēģināt. Kur jums sanāk šāds te divpusējs. Izēs vēl. Nē, es ar sevīm runāju, neuztraucieties, es ar jums nerunāju. Jums vajadzēs nogriezt, ja jums nepietiek, vajadzēs nogriezt vēl, jo man, piemēram, nepietiks. Pats, kāpēc tik liela. Jums vajadzēs tagad to zaļo. Piedošu, ka man ir tik rupja balss, jo es esmu slima. Un paņemsiet savu zaļo un noklājiet viņu ar līmi. Un uzlīmējiet to savā darbiņa vienā pusē.
tad mēs paņemam šo te, jums ir uzlīmēts, un jums paliek stūrīši. Jūs to stūrīšu varat atlīmēt otrajā pusē. Uz tā, ka jūs šitā varat nolikt tā uz leju un nogriezt stūrīšus. Jūs nogriezuši. Un jums ir otra puse noteikti. Ja jums nav, tad uztaisiet arī otru zaļo. Un uzlīmējiet to arī otrā pusē, jo lai no abām pusēm būtu arbūs, jā. Kārtīgi visu piestiprināt, un tā, un jā, un tā, un jā, un jā, un tā. Un nogriežas, protams, stūrīšus. Nogriežat stūrīšus. Un izskatās šādi te, tā kā arbūziņš, bet arbūziņš nav pabeigts. Kā visiem arbūziņiem ir vajadzīgs sēkliņas. Sēkliņas mūsu gadījumā zīmējot te ir punktiņi. Labi lāstakas melnas. Es zīmēju tā kā lāstakas melnas. Fui, kādas lāstakas lietas. Tā kā lietas. Un citi sanāk paviršāki. Citi skaistāk. Un jums iznāk šādi te punktiņi. Jums nevajag obligāti no abām pusēm, bet ja jūs gribat varat no abām. Un tā kā es ņemu šo visu no Make Up ar Evelīnu, jūs varat taisīt tādu kā iegraust, tā kā, es iekodosim, jā. Un jā, un paldies, ka noskatieties šo video. Spiediet like, abonējiet manu kanālu. Un lūdzu nespiediet bēd, jo pēc tam jums pašiem nebūtu forši skatīties, ka jums kāds uzspiedz bēd, un jā, ticēt man jums nebūtu forši. Tāpēc spiediet like, rakstiet lūdzu komentāros, ko jūs gribētu, lai es izdaru kādus uzdevumus. Un jā, gribēju pateikt vēl vienu lietu. Atā!